sasniegums ir tas, ka viņi Kace? katrās augstdīnības sacensībās, tajā skaitā olimpiskajās spēlēs, arī sastāvs nopietnāko... Kace, tev ir jākustās, lai redz, ka es filmēju, nevis počēju. Medaļa bija bronzas medaļa. Kace? Redzēsim šodien tādu Kace, nu ты что? Кошара? Jāsaka visam jauniņām. Или лошара, бля. Давай, rādi, trikus. Trikus rādi. Блядь. Kace, nu neguli. Olimpisko spēļu finālā proti ar valsts klēdzienā. Tad mēs zinām, ka Rāns izlases daudziņā neapūst neizcerās. Jā, un ja mēs tā pieskaramies mazliet vēsturē, Amerikas vingrotāji vispār sāk olimpiskajās spēlēs startēt tikai no 1932. gada. Un tie bija vīrieši, bet savukārt sievietes sāk pārstāvēt olimpiskās spēles tikai 1936. gadā. Un agrāk mēs arī atceramies, ka viennozīmīgi vingrošanā kombinēja tādas valsts kā SRS, Rumānija, bet tagad pēdējos gadus ir ļoti daudz speciālisti, arī no SRS bijušās, izbraukuši uz citām valstīm, un vīrieši visā pasaulē vingrošanās pacēluši ļoti augstā līmenī. Pašlaik mēs varam tā viennozīmīgi, tad nevaram nekad teikt, ka tieši lielvalstīm būs tie čempioni. Visiespējamākais sportismā visām valstīm ir Kace, tev tā nav jāguļ. Tev ir jārāda kaut kas. Pozēs man pēc tam.